Gribu jums pastāstīt tādu epizodi. Daugavpils spidvejistiem ir ļoti labs jaudas stends amerikāņu, kur uzliek motoru un nosaka jaudu. Noņemam jaudas diagrammu, viņi brauc ar Castrol T40 eļļām, ļoti apmierināti, labi eļļa. Izlējām to ārā, ielējām Prolonga firmas nitro eļļu ar AFMT piedevu. Ņemam jaudas to līkni, diagrammu, kāds līkumiņš drusciņš savādāks ir, bet nekas tāds būtisks nav mainījies praktiski. Viņi ir karstumizturīgi, varbūt lielām slodzēm tur, bet viņi tad lielu jaudas pieaugumu nedod. Pēc brītiņa izrādās, kad Sergejs Daugavpils mehāniķis lieto nitro eļļu. Es zvanu Sergej, kāpēc tu lieto? Viņš saka, zini, mēs pabraucām tādu laiku, un motors vispār nedilst, Man ienāca prātā izmērīt. Man tak ir virzulis, ar ko ir nobraukt 60 stundas ar Prolongu piedevu eļļai. Un uz kastīti ir rakstīts izmērs, un es pamēru, virzulīts ir 1,5 simtdaļas nodilis. 1,5 simtdaļas, tas ir, mats ir 5-6 simtdaļas. Tas nekas nav, 60 stundas. Ja vēl tā paspriež, ieliec jaunu virzulīti, drusciņi pastrādā, skaties tāds mazs laukumiņš, tikai berzies tur klāt. Ja? Tagad, kad to laukumiņu mēri, tad tur ir tās 1,5 simtdaļas. Pat visa tā virsma nav berzusies klāt. Vai tad tas nešokē? Tas tik šokē, kā tās 60 stundas pēc instrukcijas virzulītes jāmaina pēc 20 stundām. Jā. Ekonomiski apstākļi mums spiež retāk viņus mainīt. Varētu pastāstīt vēl tādu gadījumu. Tēvs man stāsta, sacensībās dēls brauc ar kvadriciklu, un tas kvadricikls paliek lēnāks un lēnāks.